apsveic ar uzvaru visus tos, kas cīnījās visu nedēļu, ar savu miesu cīnījās, ar savām dvēselēm, cīnījās un uzvarēja visas lietas, visos 3 līmeņos. Kas varbūt līdzi jūta, arī apsveicu, ka jūs palīdzat ar savu līdzi jūšanu, mums līdzi uzvarēt, tiem, kas cīnījās līdz galam, tā tālāk. Viss ir kārtībā. Bet šī nedēļa, domāju, ka ļoti svētīga lieta ir, un es atceros savā laikā Aleksejs iesāka visu šo gadu iesākt ar lūkšanu. Tas bija ļoti tā svētīgi, tas bija tāds ļoti pareizs gājiens, kad mēs safokusējamies uz Dievu intensīvāk pirms kaut kā. Jēzus to mācīja tad, kad viņš šeit pa zemi staigāja, viņš kādā veidā, viņš katru dienu sāka ar ļoti atbildīgu safokusēšanos uz Dievu, lai zinātu un būtu gatavs no Dieva piepildīts, lai būtu gan ar gudrību, gan ar sapratni. Lūk, šīs sadraudzības, šīs Jēzus savā sarunās ar debesu Tēvu, tur satvēra atklāsmes atziņas par to, tur ir labi, tur var arī tuvāk, bet labi. Ja, satvēra atziņas un atklāsmes par to, kas viņu priekšā sagaida. Viņš tur kopā ar debesu Tēvu stiprināja sevi, iesakņojās, tā kā nostiprinājās vairāk, un tā, kad viņš atnāca no kalna nolaidās, no viņa plūda spēks, un viņš sniedza atbildes cilvēkiem. Viņš varēja palīdzēt cilvēkiem, viņš varēja pakalpot cilvēkiem, dziedināt slimos, stāties pretī visiem izaicinājumiem, mācīt cilvēkus un mācīt pareizi, atpazīt caur cilvēku atpazīšanu. Nevarēja neviens viņam, kā lai saka, samelot viņam nevarēja noliekuļot, viņa priekšā nevarēja iztēloties, viņa priekšā, neviens cilvēks nevarēja ar viņu nomanipulēt. Viņš bija sagatavots katram ikvienam izaicinājumam šeit uz zemes, kas ir. Viņš bija gaisma, kas nāca iekšā tumsā. Un tos, mēs bijām tumsā, viņš rāva ārā no tumsas, lai viņus pārceltu sava mīļā dēla valstībā. Ja viņš gribēja nevis, ka mēs ejam pazušanā, bet viņš gribēja, ka mēs ejam kopā ar viņu dzīvību. Ja šodien braucu šeit un sapratu vienu tādu lietu, ka mēs, ja tu uzdod sev jautājumu, cilvēki, kur tu gribi nokļūt? Pēc nāves. Tu gribi tiešām debesīs nokļūt. Es braucu šeit banāls, vienkārši jautājums. Liekas, man jau ir ticīgais. Es esmu ticīgais, jau mācītājs arī tur kaut kādā veidā iekļuvusies. Ja? Bet es domāju, ka ļoti daudz cilvēki, kuri atkāpjās, daudz cilvēki, kuri paliek kaut kur, atpaliek, pieņem vilšanos, patiesībā viņa debesīs nemaz negrib nokļūt. Tas viņam nav nopietnas jautājums. Diezgan skarbi skan, bet tā ir patiesība. Ja mēs vēlamies debesīs nokļūt, tad mēs tiecamies pēc Dieva. Tad mēs nākam uz draudzi, mēs paliekam draudzē, mēs iesakņamies viņa vārdā ļaujam palikt mūsos. Mēs klausam viņu, mēs sekojam viņam. Āmen. To dara tikai tie cilvēki, kuri grib debesīs nokļūt. Man vienalga. Tāpēc, ka tev vienalga, tāpēc tev nav arī iemesla, kāpēc nākt uz draudzi. Man ir iemesls, es gribu debesīs. Un es ieraudzīju visās manas šaubīgajos, grūtajos mirkļos, mani izveda cauri šiem grūtajiem mirkļiem tikai tas, ka es gribēju debesīs nokļūt. Es gribēju Dievam patikt, es gribu debesis, es gribu kopā ar viņu, un tas mani ved cauri, man nav citu variantu. Priekš manis nav citu variantu. Visi pārējie citi ceļi ved kaut kur, nezinu kur, priekš kam, nezinu priekš kā, un tur, kā lai saka, nekā laba tāpatās nebūtu. Var kāds pateikt āmen? Āmen, Valdi, laba doma mācītāji, paldies, ka tu to atgādināji. Priekš tam, ja mācītāji domātu, lai atgādinātu elementāras lietas. Jo šīs zemes dzīve
Saprotiet, ka jūs bijat mazi bērni, reti kurš varbūt mazais bērns izjūta, teiksim, tādu debesu valstības pieskārienu, Dieva pieskārienu ir izjutuši. Un, kā lai saka, tādu piedzīvojums ir ar garīgo pasauli, vai tur eņģeļi, vai vēl kaut kas ir debesis. Jo pārsvarā visi kā viens mazi bērni, ja mēs mācamies pirmkārt izprast materiālo pasauli. Un līdz kaut kādai noteiktai robežu mums liekas, ka materiālā pasaule tas ir viss. Piekrītu? Tāpēc cilvēki šodien dzīvo tajā uztverē par to, ka materiālā pasaule tas ir viss. Nu taču visi mēs mirsim, visi tur uz kapiem aiziesim. Un tā ir viņa dzīves filosofija, dzīves psiholoģija. Nav tā izrādīts. Šī zemes dzīve ir mirklis īs. Tu esi kā piedzimis, kā tu sāki sevi apzināties. Tu sāc lēnām un vairāk. Ik viens cilvēks apzinās, kad kaut kas ir ar to mūžības jautājumu. Kaut kas ir ar to Dieva jautājumu. Dieva jautājums, tātad Dieva jautājums. Kas ir Dievs? Kas viņš priekš kam? No kurienes es esmu? Priekš kam es esmu? Vai tiešām ēst, dzert, gulēt, uz poda pasēdēt? Pēc tam atkal ēst, dzert, gulēt. Šeit tad pastrādāt. Labi, pieliksim klāt vēl dvēselisko daļu. Koncertu aiziet kaut ko. Man patīk koncerti, man patīk skaista mūzika. Es tikko vēl te nesen biju uzslēdzis. Nezinu, ir saviļņojuša mūzika. Šito saksofonisti bija uzslēdzis kaut kādu Facebookā, bija parādījis ar ko kārtējo. Kā, man patīk, manai dvēselītē tā visi, teiksim, tad atmodina kaut kādas jūtas, sajūtas. Visi tā saksofonisti ar to gitāristu, kur kā viņa bija. Candy kā viņa? Candy Duffy, jā, ar to gitāristu. Tas ir kaut kāds vienkārši, tā kā ieslēdz viņu, kaut kas tāds, teiksim tāds, emocionāli, romantiski tāds, un mana mīļo gribās vairāk mīlēt, vairāk romantiski, bet viņa attikties, un tā. Tas kaut ko atmod. Jā, labi, mūsu dvēseliskā daļa, viņa ir ļoti plaša. Koncerti, viss tās tēlniecība, viss māksla, viss šedevri, ko mēs cilvēki darījušies, ko kāds cits cilvēks izdarīs skaistu, viss ir ok, bet tas viss paliek pagaidām šeit uz zemes. Tas viss mums neglāb. Viņam ir sava loma. Un svētīgi ir, kad kāds cilvēks no sevis izlaiž ārā, caur savu dvēseli izlaiž ārā savu vēsti. Un šī vēsts ir skaista caur to, ar tādu dziļāku jēgu, ka viņam pagodina Dievu. Tad tā ir pilnīga tāda dvēseles vēsts. Dziesmas, kuras tikko te atkal vēl uzpeldēja tas atgādinājums. Jūs jau nezināt, jaunieši jau neko nezina. Bija tāds raidījums v mire životnih. Dzīvnieku pasaulē, krievu valodā. Tur bija tāds Drazdovs. Vadīja. Izrādās, Drazdovs ir mācītāja dēls. Zinošs cilvēks, gudrs cilvēks. Nesen vēl redzēju viņa interviju kaut kādu, es nezinu, vai viņš vēl joprojām dzīves ir vai kā, nemācēšu jums pateikt, bet viņš bija tāds sirsnīgs un runāja par, kā lai saka, dzīvnieku pasauli. Mēs iepazīstam, Discovery skatījās, tā laika Krievu Discovery tas bija. Ja, viss notika, un mēs tur patīkam interesanti par dzīvniecīm, par sunīšiem, par kaķīšiem, vai kā viņi tur mēļa, un vēl kaut kas tam līdzīgs. Un viņiem tajā dzīvnieku, tajā raidījumā, kā to sauc to mūziku, kas ir ievada daļā, titulu mūzika, jā, vai kā viņi tur skat, tur skanēja melodija, un nezinu, kā tur komunisti bija pieļaujuši, tad bija evanģelizācijas melodija, kurā vieni komponisti kaut kur, nezinu, tā bija Portugāla, Spānija vai kaut kas, vai Itālijas valodā, spāņu valodā vai itāļu valodā, tā bija vesels popūris par to, mūzikā parādīja par to ceļu, kā Jāzeps ar Mariju, viņa gāja uz Bētlemi, uz to vietu, kur piedzima Jēzus. Tas posms, mūzika attēlas. Mēs klausījāmies, kaut kas tāds vienkārši debesis kaut kādas nolaižās. Tas ir emocija mūsu dvēseles sastāv. Viņa spēlē lielu lomu. Krāsas spēlē lielu lomu. Ir tā vai nav?
ārā uzsniga sniedziņš balts, un mums jau uzreiz baltāk ap sirdi palika. Pat arī vējš pūš, pat putenis tur sniega, bet vienmēr, ka baltāk ap dušu ir. Āmen? Vai es tāds vienīgais tikai es? Nu labi. Ir dvēseliskā daļa, bet visa mūsu dvēseliskā daļa, viņai ir jāmācās un jāpakās, bet ir garīgā mūžības daļa. Mūžības daļa, un Dievs mūs gatavo mūžībai. Un tad, kad mums izdodās apzināti, mērķtiecīgi jau tiekties un novērtēt šo mūžību, uz mūžības daļu, un kad mēs nākam šeit uz draudzi un daram to, ko daram, dzīvojam tāpēc, ka mēs esam sapratuši un atzinuši, ka ir mūžības daļa. Un Jēzus ir šīs daļas sākums. Tad mūsu dzīvē sāk piešķirties jēga. Tikai tad. Āmen. Labi. Būs divas daļas šodien. Es gribu atkārtot par to, par ko mēs lūdzām. Mums bija lūkšana nedēļa, lūkšana un tā tālāk, un mēs lūdzām. Mēs lūdzām, sākot no 8. datuma, un es nedaudz apkopoju tādas galvenās domas. Tie, kas sekoja līdzi jaunās paaudzes lūkšanu daļai, es ievēroju vienu tādu lietu. Bija no sākuma dzirdēju vienu plānu, un es ieraudzīju, ka kaut kādas nianses tajā plānā Aleksejs vienalga lūkšana laikā arī ievesa, un visa diezgan tā pamatīgi, ko es arī ieraudzīju pie viņa, uzmanība tika pievērsta vairāk pat mūsu augšanai, mūsu kā draudzes augšanai, draudzes pieaugšanai, draudzes jautājumam, kas mēs esam, mums kā draudzei, lai savienotos, lai mēs apzinātos, lai attiecības veidotos, savienotos starp locekļiem, starp lietām, un lai mēs kopā pēc tam varētu piepildīt savu misiju šeit uz zemes. Ja? Citām lūkšanu reizēm tiešām diezgan liels akcents bija vienkārši draudzes ietekmes sabiedrībā, tur kā mēs tur ar prezidentiem runājam, valdībām runājam, vēl kaut kur runājam, un tā tālāk, bet pašlaik pats sestdienas pabrīnījos, kad lielu akcentu politikai, Aleksejs lielu akcentu politikai pat neizvērs. Iedomājieties? Es nezinu, kā jūs, bet es vienkārši saklasu, wow, man tas tā patīk un pārsteidz. Un tā, kad mēs šeit dalījāmies, nezinu, kā citiem, kā jūs izjūtat, bet es jūtu, ka Dievs vienkārši vadīja un mūsu uzmanību gribēja ļoti izteikti pievērst uzmanību tam, lai mēs tiekam ar sevi galā. Lai mēs iemācāmies saprast sevi. Pirmā lieta, pirmā dienā, tā bija pateicības diena par visām lietām. Mēs sanācam kopā, un es domāju arī, ok, labi, ko tur daudz iedziļināties, davai par visu esiet pateicīgi, mēs sanākam šeit kopā, lūdzam, un, mēģinot prātā atcerēties, par to vajag pateikties, par to vajag pateikties, par to vajag pateikties, un šeit, nezinu, kaut kādā veidā, ziniet, kad kādu savu nianses svētais gars atnāk un ienes un kaut kādām lietām pavēr acis mūsu, lai mēs kaut ko labāk ieraudzītu, tad tas viss pieņem daudz būtiskāku nokrāsu. Un tajā pirmdienā es jau te padalījos. Saprotiet, mums ir svarīgi, klausies tagad man labu uzmanību, mums ir ļoti svarīgi būt pateicīgiem par pilnīgi visām, reāli, tas uzsvars uz vārdu, pilnīgi vārdiem, pilnīgi visām lietām. Un ar tādu nokrāsu tavā dzīvē šīs visas lietas, pilnīgi visas lietas, ne tikai labās, bet taisni arī ļaunās, ko tu uzskati ļaunās. Viss tevi klupieni, viss tavas bēdas, visa tavas sāpīgi mirkļi, tava nodevības, tavas nodevības, varbūt pret ko tu nodevis, es un jūti sirdsapziņas pārmetums, pat tās lietas nāk tev par labu. Un par viņām tev ir jābūt pateicīgam. Viegli pateikties par labām lietām. O, kā es strādāju, kad satiekas ar cilvēkiem pārsvarā, viss kā viens cilvēks sāk stāstīt, ko, oi, kā tur bija, cik es strādāju, man tur bija darbs, man tur bija laba alga. Un tu jūti, kad viņš par to stāsta,
It kā no sākuma domā, cilvēks varētu būt laimīgs, cilvēks stāsta, bet pēc tam ielaužas iekšā, bet vairs tā visa nav, nekā nav, un tā tālāk, un sākās nožēla. Un cilvēks lūkojās uz vakardienu, caur nožēlas prizmu rezultātā sabojā tā labā efektu. Noniecina to labo, iznīcina savā dzīvē to labo. Tik līdz tu neesi pateicīgs gan par lielu algu, gan par mazu algu. Gan par to, ka tev bija milzīgs ienākums, gan par to, ka tu dabūji dzīvot varbūt no maizes riecieniem un nezināji, kā galus savilkt kopā. Saprotiet, mūžības skatījumā tava dzīve tikai tikko sākās. Man ir 50 gadi. Hei, draugs, man mīļais, 50 gadi salīdzinot ar bezgalību. Cik ir? Ko? Cik ir 50 gadi salīdzinot ar to, ka tu dzīvosi mūžīgi? Nekā nav. Tā kā tu vari pateikties un viss šīs lietas tev kalpo par to, lai tu pārdomājot, bet trenē sevī pateicību. Un pēc tam tu to visu kā man šito, un kāpēc man šito vajadzētu darīt? Ļoti daudz cilvēku dzied un raud par to vakardienu. Tas nav tas pats, kā latviešiem ir dziesma tāda, vilks to aitiņu dejā griež, kaut kādu tur, kaut ko tur gāja, tur stāstīja, kaut ko sadabāza batonas aitiņā ausīs tur un tā tālāk, un pēc tam aizgāja kopā ar aitiņu, kopš tās dienas aitiņa vairs nav manīta. Un dziesmiņas galvenā doma ir nežēlo bijušo, nežēlo dienas, ko vadām, lai darām. Tās tavas skaistākās dienas bija, tie tavi labākie gadi. Atkal emocionāli dvēselis, bet tā dziesmiņa ir reti viltīga. Tik draņķīgi viltīga. Tas ir pasaulīgās skumjas. Un pie tam nekādu gudru mācību viņas neizved, neko labu viņas neiemāca cilvēkiem, kā tikai, tev iznīcina aitiņu apēda, ko tur daudz raudā? Bet, draugi, mīļie, būsim gudri, nebūsim naivi, nebūsim tādi, kas ļaunu sauktu par labu un priecātos par ļaunām lietām. Mīlestība tā nedara. Mēs lūkojamies, mēs esam pateicīgi par visām lietām. Ir par vilkiem, ir par aitām, ir par mūsu naivumu, ir par mūsu gudrību. Ir par to, ka mums izdevās galvu nocirst nost kaut kādās situācijas. Ir par to, ka mums pienācās varbūt mukt projām kaut kur tuksnis un mums atkal staigājam pa tuksnisi kā vajāti, kā nekas nebūtu bijuši. Par visām. Par pilnīgi visām. Pieeja visai savai vakardienai ar pateicību. Tā bija galvenā doma, ko es vienkārši gribēju padalīties par pirmās dienas. Otrā dienā mēs lūdzam par sevi. Aleksējs Rīgā lūdza par sevi, bet es šeit kādā rakursā. Pirmai dienai, pirmā Tesalonikiešiem 5.18, Kolosiešiem 3.15, tur ir rakstīts par visu esiet pateicīgi. Tad smalka domiņa nekam nav uzkrītoši, bet tas vārdiņš par visu esiet pateicīgi. Par visu, pilnīgi visu dzīvojot ar pateicību. Otrā dienā mēs lūdzām par sevi. Dievs pārbauda mūsu sirdis, mūsu domas iznes gaismā un tā tālāk. Un es uzdevu jautājumu šeit. Un iesaku arī jums uzdot tādu jautājumu pēc iespējas biežāk. Vai tu saproti to, kā pie tevis tiek strādāts, lai tevi pilnveidotu? Vai tu saproti? Es izpratis to, kas notiek tavā dzīvē, jo pie tevis tiek strādāts. Vai tu izprati to Dieva darbību, kā viss, ko Dievs pie tavā dzīvē ir pieļauj šodien, caur ko tu šodien nāk tev par labu. Un kad Dievs vēlās pie tevis kaut ko labu panākt un izdarīt, caur dažāda veida lietām, ieskaitot arī caur
Ieskaitot pat caur konfliktiem, caur būšanām, caur nebūšanām, caur kaut kādu izdošanos, caur vēl kaut kādām lietām. Dievs pie tevis darbojas un strādā. Par pamatu tā rakstu vietā Jākaba vēstule. 1. nodaļa no 2. pantiņa. Turiet to mani brāli par lielu prieku. Tas nozīmē atkal atgādinājums. Turiet par prieku. Ziniet, par ko tu priecāsies? Tikai par tām lietām, par kurām tu esi pateicīgs. Par lietu, par ko tu nebūsi pateicīgs, tu nevarēsi priecāties. Tu nekad nepriecāsies. Dzirdat? Būt pateicīgam un pateikties, tas ir tavs lēmums, un es izvēlos būt pateicīgs. Tur kaut kas notika, tas un šitais, labi, ok, nepatīkama situācija, tas un šitais. Nu labi, es esmu par to pateicīgs. Un tad, kad es par to pateicīgs, tad tev arī skumja nav, tev prieks pārņem sirdi. Un tāpēc Jākabs atgādina, turiet to par lielu prieku. Un par ko? Ka jūs tiekat pakļāti daudz un dažāda veida spiedieniem, kārdinājumiem, pārbaudījumiem, dažāda veida manipulācijām un iedarbībām uz jūs, ka jūsu acīs ļoti bieži liekas kā sliktas, ļaunas, negatīvas, jums jau ļaunums ir apkārt un tādas visādas situācijas. Kāpēc? Tāpēc, ka viss šī situācija strādā jūsu labā. Dievs caur šāda veida situācijā, mēs to gribam vai ne? Es vēlreiz atgādinu. Tad, kad mums ir labi, mums ir tendence samierināties ar labo un ieiet komforta zonā un vairs par ko nedomā. Mēs tādā veidā mūžībai nebūsim sagatavoti. Dievs negrib, ka mēs paliekam vecie bērna prātā. Dievs vēlās, ka mēs katru dienu kaut ko iemācamies. Un tāpēc Dievs pieļauj mūsu dzīvēs. Un Dievs ieved mūsu dzīvi. Tāpēc mēs dzīvojam šādās pasaulē. Tāpēc Dievs pieļāva Ādamam un Ievai iekosties. Paklausīt vēl nu vairāk nekā Dievu. Tāpēc Dievs pieļāva viņam tās visas situācijas. Un pasaulē šodien notiek tas, kas notiek. Ienācis ir ļaunums un ļoti aktīvi ienācis ļaunums. Un notiek tās lietas, kas notiek. Nesaprotam, kāpēc. Mēs par tam sašutuši esam. Dievs saka, nē, turiet to, mani brāļi, to par lielu prieku, pateicieties par šīm lietām. Bet ja jūs nesaprot, un nolūks tur ir tāds, Jākaba vēstulē tur rakstīts tā. Jākaba vēstulē tur rakstīts tā. Turiet to par lielu prieku, ka jūs krītat dažādās kārdināšanās, zinādami. Un Dievs saka, atgādinies jums par to jāpadomā un jums jāpatur prātā. Zināt, tas nozīmē ļoti cieši sadarbība ar tavu atmiņu. Tev ir jāpatur prātā, ka tam ir nolūks zināt, kā tas, kas tev ar tevi notiek, lai tu pareizi uz to visu reaģēt, tev ir par to jāpatur prātā, ka tam ir labs nodoms. No Dieva tavā dzīvē labs nodoms. Zinādami, kā jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību. Kaut kādām lietām mums, kaut kādās situācijās mēs esam nonākuši pie kaut kādas atziņas. Mēs esam satvēruši, kaut ko ieraudzījuši un izdarījuši kaut secinājumus. Kas ir ticība? Ticība ir tavā sirdī izdarītie secinājumi par kaut ko. Tas ir vai attiecību uz Dievu, uz materiālo pasauli, uz vēl kaut kādām lietām. Tu kaut kādās darīji un tev sirdi izdarīja secinājumu. Ok, tas ir labi. Ok, tas ir labi. Vienkārši kaut vai materiāla pasauli. Reku, uzņemās video. Ja? Es zinu un man ir pārliecība, ka šai kamerai ir jābūt lūk uz šo pusi. Es zinu, tā ir mana ticība, mana pārliecība. Ka tas ir labi. Bet laiku pa laikam es palūkojos. Kaut kas tur to izgrieza, šito izgrieza, kaut kur nogrieza, kaut kas nav izdarīts. Es zinu, kas ir labi. Un kad tas vairs nenotiekās, kārdinājumi atnāk un kaut kāda pārbauda un sarežģīta situācija, tas nav nolicis tajā vietā, tas nav nolicis tajā vietā. Tas vienkārši man liek domāt un padomāt, ko vēl man vajag izdarīt. Rada ticības norūdīšanos, ticības pārbaudīšana rada izturību. Tas nozīmē, kad es
mācos un attīstu savas, spējas un savu spēku, lai to, kas ir labais, saglabātu pie sevis un vēl pavairot un attīstīt. Lai to, ko esi sapratis, saglabātu un pavairotu. Neskatoties ne uz kādiem citiem apstākļiem, kas iespējams varbūt grib pavērst, varbūt tā pārspīlēti kaut ko, it kā eiforija kaut kur aiziet, vai arī vispār noniecināt, ir 2 grāvi. Ja? Lai tas viss, par ko tu esi pārliecināts, tu pie tā turētos un palikt. Tas ir materiālajā pasaulē, tas ir garīgā, dvēseliskajā līmenī kaut kādās vietās. To, kas ir labais, to, uz ko tev izdarīja secinājumus kaut kur pirms tam, pieņemsim. Bija situācija, tu pārdomā, lasīji vārdu, pieņemsim par to, kā rīkoties to kaut kādās situācijās. Ok, un tu, jā, tā ir pareiza rīcība, pieņemsim. Nezinu, ja tev tur, kā lai saka, braucam ar mašīnu, kā lai saka, nezinu, tagad ir slideni ceļi, jā. Un kāds kādreiz varbūt nav nokaisījis to ceļu, un tu brauc pa slidenu ceļu, un tev saslīd mašīna un tā tālāk. Un tu pirmā mirklī vienkārši ko izdari, tad neviens nav nokaisījis ceļu, kur tie visi ir, kur finansi, un tad tev aiziet, veseli strādi rīdi, traļi vaļi, tev veidnieku meklē, un tāpēc laikā tu esi iebraucis grāvi. Kāda starpība, kurš ko izdarīja, neizdarīja, bet tu tā iebrauci grāvi. No tā, ka tu visus apkārtējos vainosi, tu paliksi grāvī. Āmen? Neko tev tas nepalīdzēs. Bet tagad tu brauc, slidens ceļš, un tu esi savācies. Un izbraucis līkumā taisni. Un tu vienkārši saki, vau, kā man tas izdevās. Izrādās, vajag lēnāk piebraukt krustojumu, lēnāk iebraukt krustojumā. Un nav svarīgi, kaisīs kāds ceļu, nav kaisīs ceļu, tu tiki galā ar situāciju. Amen? Tev atnāca atklāt, tev radās pārliecība. Kā ticība pārbaudīsies? Tas, ka nākošreiz tu brauksi krustojumā un tev atkal būs sarežģīts krustojums. Ja tu neņemsi vērā un neturēsi un nesaglabās šo pareizo rīcību pēc tam, tu atkal pārbrauc krustojumu pāri, un tu būsi grāvī, pārslīdies pāri, slīdenam ceļam, pats cietīs. Tu vari vainot, ko tu gribi, bet tu nes atbildību par to, ka tu brauc. Āmen? Un viss. Un tā ir attiecībā mums. Vienam rot sarežģītākas un sarežģītākas lietas, ieskaitot arī attiecībā uz Dievu, attiecībā uz Dieva vārdu. Mēs lasam Dieva vārdu. Yes! Tā ir pareizi. Bet tad atnāk situācijas, kas tev sit laukā to, un tu vairs nedari tā, kā Dieva vārds tev saka to darīt. Un tas saucās ticības pārbaudīšana. Rada izturība, ka tu ne pie kādiem apstākļiem, nekad vairs, kā lai saka, nepadosies, bet tu darīsi to, kas ir labi, to, kas ir labi, to, kas ir labi, to, kas ir pareizi, to, kas ir pilnīgi, tu to darīsi. Piemēram, man bija situācija, savā laikā es zāģēju ar fleksi, uzliku zāģēju ripiņu, zāģēju materiālus, taisīju remontu, un es ar fleksi pirksta galu nogriezu. Nogriezu pirksta galu, kopš tā laika man ir tāda atziņa, kad es nekad tādu ripiņu pirmkārt uz fleksi virsū vairs nelieku. Mācība rokā. Un man neviens nevarēs iekārdināt pat. Āmen? Lūk, tas saucās. Tu izturīgs esi pārbaudījums. Tev var kāds pieļaut to, un var kāds cits, tu skaties, kā cits to dara, ok, labi, bet tu to nedarīsi vairs nekad. Tā nostiprinās tādā veidā tu nosargā to labo. Un mūsu dzīve sastāv no daudz un dažādām lietām, jā. Rada izturību, bet izturība, lai parādās darbā līdz galam, ka jūs būtu pilnīgi caurim, un jums nebūtu nekāda trūkuma. Dievs ir ieinteresēts, lai mēs pieaugam, mūsu iekšējais cilvēks pieauga. Mūsu iekšējais cilvēks pieaug, lai mēs saprotam, kas mēs esam. Lai mēs esam pieauguši. Lai tev atnākot pie tevis, cilvēki ar tevi varētu veidot kontaktu ar ko? Viņi zina, kas tu esi, ko tu spēj, ko tu vari, uz ko tu esi prasmīgs, ko labu no tevis var dabūt, iegūt, un ko labu no tevis var sagaidīt. Āmen?
Ja no tevis neko labu nevar sagaidīt vai vēl kaut kā, vai tu nesaproti, kas tu esi, tu izšķērdēsi to, kas tev labais ir, nebūs attīstījis sevi, un kā rezultātā tu nekas arī nebūs. Un dzīve tevi aizskalos projām un aizmetīs projām. Bet pats svarīgākais, mans akcentiņš tajā otrajā dienā, iedziļinoties sevī. Ja mēs nesaprotam, kas ar mums notiek un kāpēc notiek, un neizprotam šīs dievišķās mūsu audzināšanas ceļu, kuru Dievs mums ir devis žēlastībā, ar ko mēs ejam, visu šīs lietas, un ka mēs viņas nesaprotam, kā tikt ar to visu galā, tad, ko Jākabs saka? Bet, ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmezdams. Ko nozīmē trūkst gudrības? Ka tu nesaproti, kas notiek. Kāpēc notiek un ko vajag darīt. Sarežģīta situācija. Kāpēc? Vakar pat darbinam traktoru. Nelec. Kāpēc? Lai izprastu, kāpēc, tev vajadzīga gudrība. Gudrība tas ir padoms, gudrība saprast un izprast. Kas notiek, kāpēc es nevaru labo augli dabūt no savas dzīves ārā? Un Dievs te saka, tu ej pa savu dzīvi, tu celies augšā klūpi. Tad uzdot jautājumu, kāpēc notiek ar tevi tā, kā notiekās, lūdz Dievam gudrību. Lai mēs tiktu galā pirmkārt ar sevi. Mēs nevarēsim nevienu pasauli izglābt, ja mēs nebūsim tikuši galā ar sevi. Un mēs neiemācīsimies labo, kā Jēzus, ļauno atmest un labo pieņemt. Daudz labā vajag tev piemācīties pieņemt. Daudz labu lietu tev jāiemācās pieņemt, apgūt, saprast, izprast, kā rīkoties, kā pilnīgāk rīkoties, ko vajag darīt. Tā ir mūsu dzīve, tā ir mūsu ikdiena, tā ir mūsu realitāte, kurā mēs mācamies viņu saprast un izprast. Dievam godu dodam. Un Dievs saka, ja jūs nesaprotat, kas ar jūsu dzīvēs notiekās, tad lūdzu no manis gudrību. Lūdzu no manis gudrību. Un gudrību Dievs ir apsolījis. Ja kaut kādas lietas Dievs apturēs un nedos vēl, kāpēc? Tāpēc, ka viņš redzēs, ka tu to izšķied savās, kā lai saka, kārībās izšķiedīsi. Ja? Un lai nedomā, ka Dievs no viņa saņems kaut kādas lietas, ir brīdinājis tas pats Jākabs ir. 4. nodaļā. Ja? Ir neatbildētas lūkšanas, tu lūdz kaut ko, es gribu to. Dievs redz, ka tas tev pilnīgi nekādu labumu nedos, tu to izšķērdēs savās kārībās un būs ar tevi vēl sliktāk nekā bija, un nekādu labumu tev tas nedos, tad to nedabūs no Dieva. Bet attiecībā uz gudrību tu vari lūgt, un Dievs vēl pie tevis darbosies, vēl tevi vedīs iekšā situācijas, vēl tu nokļūst tādās situācijas, lai tu izproti, lai tu iedziļinies sevi, lai tu iedziļinies mācībā, un lai tu beidzot kaut ko apgūst līdz galam un kārtīgi. Un nemities to lūgt. Tas ir lūk. Bieži vien mēs kristieši, es vienkārši klusu nojaušu. Es nedomāju, ka visi, bet ir viena tāda lieta, ka ļoti bieži, kā saucamie Dieva bērnis, Dievu augstoši pēc Dieva slāpstoši, it sevišķi tādi, kuri augstākā vērtība ir Dieva svētums un būt svētiem, nemitīgi lūdz, kungs, dod gudrību, un tāpēc laikā, kad es lūkojos, kad notiek situācijas cilvēku dzīvē, kuras viņiem vajadzētu apgūt un saprast, viņi neko no tā nesaprot, kas viņu dzīvē, nesaprot, kāpēc viņu dzīvē tas notiekās. Viņi turpina lūgt un turpina kāpt uz tiem pašiem grābekļiem, uz kur viņi grāba. Uzkāpuši bija vienreiz jau. Dabūja papīri, turpina to pašu lūgt un nemācās. Vienkārši nemācās. Un tas ir, mana tauta iet bojā aiz atziņas trūkuma, tāpēc, ka negrib neko mācīties. Mācīties nozīmē dzirdēt vārdu un pielietot savā dzīvē. Dzirdēt vārdu, pielietot savā dzīvē, praktizēt vārdu. Esiet vārda darītāji. Esiet vārda darītāji. Dzirdēji kaut kādu labu padomu, tad ej un piepildi. Iegū kādu atziņu, ej un dari. Tā saucās adekvāta sadarbība ar Dievu.
Savādāk var arī lūgt, cik tu gribi, ja tu neiemācīsies arī saņemt no Dieva, saprast, kādā veidā Dievs dod šo gudrību, tu arī tā ir nesaņems no Dieva gudrību, palaidīs garā. Turpināsi lūgt. Jā, Dievs dos, un šo lietiņu Dievs dos un nepārmetīs. Pat ja tu 1001 reizi muļķīgas darīsi un turpinās lūgt gudrību, jā, Dievs dos vēl vienu situāciju, Dievs dos atkal žēlstību, atkal nonāks tajā situācijā, bet tas kaut kas līdzīgs tā, kā Izraēla tauta klaiņoja apkārt 40 gadus, klaiņoja apkārt Horeba kalnam savās gaitās. Tad viņi varēja vienkārši nedēļas laikā ieiet iekšā absolūtā zemē, ieņemt šo zemi, Dievs bija viss nokārtojis, bet viņi paši bija spītīgi, nepaklausīgi, viņus vajadzēja mainīt, viņiem vajadzēja mainīties Izraēla tautai, nomirt vecai paudze, kura bija lecīga, spītīga, muļķības pilna, ambīciju pilna, un neko negribēja mācīties, ko Dievs viņiem gribēja iemācīt. Necatvēra to, kas nāca no Dieva. Un tāpēc viņi 40 gadus apkārt vienam kalnam staigāja. Un visi tie notikumi, kas notika viņu dzīvēs, notika pa tūkstnesi vazātieši 40 gadus. Kad līdz absolūtai zemi viņi aizgāja nedēļas laikā praktiski. Un viss bija, brīnumi notika, zīmes notika un absolūtai zemi priekšā un aizgāja tikai palūkoties. Viņiem nebija spējīgi saprast un izprast, kādi viņi ir, kas viņi ir un kas no viņiem labās kvalitātes vajadzīgs ir. Tas labais, kas ir viņos, kas vajadzīgs viņos, kā pareizi ieņemt apsolīto zemi. Un visi visu sagaidā. Tāpēc ir tie saucamie otru reizi grādakli virsū uzkāpt un pa pieri vēl dabu. Paldies par ūdeni. Labi. Tātad ļoti svarīgi ir saprast, kā Dievs mūs maina, kā Dievs strādā pie mūsu iekšē cilvēku. Mēs trešdien lūdzām par draudzi. Un lūdzām kādā rakursā. Mums ir jāsaprot viena lieta. Dievs skaidru un gaišu pateica tādu vienu frāzi: palieciet manī. Un pēc tam mani vārdi, lai paliek jūsos. Palikt Dievā. Kā? Ko nozīmē? Vienkārši. Ko nozīmē palikt Dievā? Dievs saka, izcilu apsolījumu devis. Palieciet manī. Un pēc tam otrais prasība mums ir no Dieva: mani vārdi, lai paliek jūsos. Un pēc tam ir rakstīts: un tad visu, ko jūs lūgdami lūgsiet, tas jums notiks. Nav kaut kas līdzīgs zelta zivtiņai? Tikai te nav 3 vēlēšanās, tad ir bezgalīgi daudz vēlēšanās. Ko? Labs apsolības. Tikai 2 lietiņas no tevis prasās izdarīt. Tu gribētu, lai tā visas tavas vēlēšanās, ko tu lūgdams lūgtu, varētu piepildīties. Līdzīgi izklausās jau pēc pasakas, vai ne? Bet tā Jēzus skaidru un gaišu apsolīja. Ja Jēzus apsolīja kaut ko savu vārdā, viņš nemelo. Tā ir skaidru un gaišu patiesība. Ko tu gribētu, piemēram? Gribu labu datoru, gribu to, gribu labu mocīti, gribu labu mašīnu, gribu, lai man ir tiesības, gribu, lai man ir laba alga, man ir daudz naudas un tā tālāk, gribu man, lai miljonus kontā, gribu, lai man to, gribu, lai man to, gribu, lai, kā lai saka, tie, kas svētāk, viņi saka, es gribu, lai es nebūtu atmodu, lai cilvēki atgriežas, es gribu to, Dievs saka, malacis, ka tu to gribi. Un es arī gribu tev to visu dot. Nav tādas lietas, ko Dievs tev negribētu dot. Tu pat nevar iedomāties tādu lietu, labo lietu. Izņemot, protams, grētīgās lietas. Gribu, lai man ir 50 sievas. Tiec ar vienu galā pa priekšu. Tādām lietām Dievs nebūs pieejami. Nedziļināsimies tevā, ka tu neizplūdīsim, jā. Bet Dievs vēlās dot mums pilnīgi visas labās lietas, ko mēs vēl varam iedomāties savā prātā. Un viņš saka un prasa no mums: tad paliec manī. Pirmais, paliec manī.
Ko nozīmē palikt viņā? Palikt viņā nozīmē palikt draudzē. Šeit uz zemes Dievs veido draudzi. Vecā darība. Noticēja Ābrahams. Caur Ābrahamu Dievs veidoja unikālu tādu iestādījumu, kas saucās Izraēla tauta. Un visi pasaulē notikumi līdz ar sākot ar Ābrahamu sāka grozīties vairāk un vairāk apkārt riņķī. Ievērot, ka Bībele runā tādā veidā, kad visi pārējie pasaules notikumi grozās ap ticīgo cilvēku vai ticīgo cilvēku kopu. Bija pirmais cilvēks piesauca, kā lai saka, viņš izglāba pats savu dvēseli, tas bija pirmais, kas piesauca, bija kaut kāds viens. Pirms Enoha vēl sāka piesaukt Dievu vārdu, un Enoks pavadīja savas laikas kopā ar Dievu. Viņš tika izglābts, bet tas vēl nebija tas mirklis, kad sāka viss grozīties. Bet pirmais, kas bija Ābels pienesa pareizāku upuri, un Dievs visu savu attieksmi sāka pievērst apkārtējai pasaulē un noteica visas pārējās apkārtējās pasaules likteni, cilvēku likteni, izejot no ticīgā cilvēka. Tu netaisni izturējies pret Ābelu, tu viņu nokāvi, tāpēc tu būsi, tur atstums un tā tālāk. Parādies Noas, noticēja, satvēra no Dieva plānu, un visa pārējā pasaule bija atkarīga no tā, kā Dievs darīs Noasam. Ja pasaule būtu noticējusi un Noasa vēstīja, ja Noas sludināja, ka būs plūdi, būtu pieņēmusi šo vēsti, arī tie cilvēki būtu izglābušies. Iespējams, varbūt kaut ko līdzīgu sākuši būvēt, bet viņi ņemtu vērā un rezultātā nebūtu aizskaloti, prom nebūtu iznīcināti. Noas turpināja gājas un tā tālāk. Ābrahams noticēja Dievam, izgāja ārā. Visi pārējie notikumi pasaulē. Dievam neinteresē vispār, ko citas pārējās pasaules tautas dara. Dievam interesē tas, ko viņš dara pie saviem bērniem, pie saviem mīļajiem, kas viņu noticēja, kas atvērās priekš viņa. Dievs svētīja Ābrahamu, un Ābraham, par cik Dievs svētīja, Ābrahams klausa Dievam, Ābrahams pieļāva kļūdas, sievu 2 reizes tā kā suteners notirgoja. Ābrahams pārkāpā vēl aizgāja pie Hagares pārgulē, lai bērns būtu kaut kāds. Dievs piedeva visus Ābrahama pārkāpumus, bet tie cilvēki, kuri vērsās pret Ābrahamu, neviens nevarēja pastāvēt. Ja Ābrahams izdomāja doties karā pret kādiem, tad Dievs deva Ābrahamam uzvaru un atņēma uzvaru tiem, pret kuriem viņš vērsās. Iedomājieties, par ko es runāju? Un tā tālāk. Palikt viņā nozīmē draudzē. Dievs šeit uz zemes šodien vienīgo, ko viņš veidoja, viņš neceļ tautas, viņš neceļ valstis, viņš ceļ draudzi. Dieva visa uzmanība ir uz draudzi. Un caur draudzi Dievs draudzē pirmkārt ielicis apustuļus, ganus, skolotājus, evaņģēlistus, mācītājus, ganus, evaņģēlistus, praviešus. Apustulis, pravietis, evaņģēlists, gans, skolotājs. 5 garīgas kalpošanas. Tādā veidā, lai draudz, un Dievs draudzi stiprina. Un tad, kad cilvēki palikt viņam nozīmē palikt draudzē, draugu pulkā, atrast sevi šeit, iesakņoties šeit, atrast savu vietiņu, būt par svētību šeit ar to, ka es šeit nāku, līdz darbojos draudzes darbam. Tāpēc ir svarīgi palikt viņā. Nākošais, kas nepieciešams, jo beigās viņa plāni ir caur draudzi. Visi, kas nebūs draudzē, ik viens, kas nebūs draudzē, sacelsies pret draudzi, agri vai vēlu. Naidīgi izturēsies pret draudzi.
Viss, kas pašlaik notiek kristietībā, ko pieļaujuši kristieši, kas saucamie Dieva bērni, kur, teiksim, ir ieplūdus iekšā, iepludināta, savienojusies kopā, kā lai saka, kristietība ar pasaulīgumu, viss tiks vienkārši izspļauts ārā, agri vai vēlu. Mums tas ir jāsaprot. Diezgan skarbiskam, vai ne? Visi kompromisi, viss kaut kādas tur šitais, viss kaut kāda, tas varbūt, šitā varbūt, tu taču Dievu vārdu var piesaukt, bet tu vari saukt, cik tu gribi, ja tu neesi iekšā. Un nebūs tas svarīgi. Es nevaru nevienu, ieskatot savus bērnus, nevaru izglābt, ja viņi nebūs pieņemši lēmumu būt draudzē. Ne sievu, ja viņa negribēs būt draudzē. Es nerunāju par to, ka viņa tagad nav un saka, Valdi, tu klāko pret sievu. Tā nē. Būt draudzē nozīmē, ka tu šeit esi uzņēmies kaut kādu atbildību par to, ka tu aizņem pirmkārt krēslu. Otrakārt, praktiski, šodien mēs atnesām 10. tiesas, 10. tiesu dienu, kad mēs atnesam arī pagodinam Dievu ar saviem līdzekļiem un finansiem, tādā veidā Dievam godu dodam un pateicība tā saucās Dievam par to, ka viņu uzskatām par mūsu labklājības devēju un atnesam šeit savu ienākumu pirmatnes. Tādā veidā, kur cilvēka manta, tur ir cilvēka sirds, un tas parāda, tas piesien cilvēku pie Kristus miesas draudzes. Nav citu variantu. Daudz cilvēks saka, es mīlu Dievu, es ticu Dievam. Ok, labi, kur tev 10. tiesa? Vai tā vajag, kur gribu tur dodu, vai tad Dievs man te pieprasa? Da nepieprasa. Neprasa. Neskries pakaļ Dievs. Ticiet man. Bet ja es Dievam noticējos, es gribu Dievu pagodināt, gribu iesakņoties, tad es atnāku un atnesu. Un rezultātā es kļūstu par Kristus miesas asiņu plūsmas dalībnieku tādā veidā, ja es esmu loceklītis Kristus miesā, caur mani plūst, saucamā arī asiņu sistēma plūst no manis, uz mani plūst kaut kas, un tālāk es dodu tālāk kaut ko. Un tā ir pirmā lieta, kādā veidā mēs piesakņojamies. Mums kļūst daļa. Jo ticēt Dievam ar vārdiem ir viens, bet atnesot savu 10. tiesu naudiņu, zini, kas tā tāda ir? Tā ir tava dzīve. Tās ir tavas asinis. Jo tu strādāji, tu maksāji cenu, tu pavadīji laiku, tu cīnījies, kaut ko darīji, tu ieguldījies. Ja viņi sliņķis naudu nesaņem, ticiet man, ne par ko naudu nemaksā šī pasaulē. Bet tu kaut ko darīji, un tur Dievs tevi svētīja par tavām pūlēm, par tavu asins, praktiski tās ir sviedri un asinis tavējās, kur tu gāji. Un tu, lūk, saņēmi kā atalgojumu par to, ko tu, kā lai saka, darīji savā dzīvē, lūk. Un tad, kad tu atnes, tu patiesībā atnes savas asinis šeit. Un rezultātā iepludini iekšā un kļūsti par daļu. Un otrs, mans vārds, lai paliek tevi. Tas nozīmē, tu sēdi, un tu pieņem arī mācību un pamācību, klausies mācību, pārdomā, un tādā veidā vārds tevi dara pilnīgāku, apskaidrot tevi, kā dzīvot pilnīgāk, vēl pilnīgāk. Amen. Un saprotiet, kāpēc nav svarīgāka pat mana ģimene par draudzi. Tagad ļoti interesanta viena grāmata no vecās derības ir. Nehemijas grāmata, ko Kristīgajā rādio sāk tagad trešdienās, ja man ļaudis raidījumā runāt. Iesaku paklausīties pa trešdienām šo visu tās diskusijas. Es domāju, ka tur labas lietas atklāsies, bet ļoti viens labs princips. Nehemija aizgāja un cēla Jeruzalemes mūrus. Un kādā veidā cēla? Viņš necēla savu personīgi kaut kādu ģimeņu tur labklājību, tur kaut kur, jo viņš ļoti labi saprata, kamēr nebūs mūri uzcelti. Nevienai ģimenei nebūs nekāda labklājība. Nevarēs būt, jo ienaidnieks nāks un tieksies un būs spējīgs pieskarties tavais ģimenes labklājībai, ja nebūs mūri. Mūrus cēla, tur bija sadalīts pa dzimtiem, pa ciltīm. Katrai dzimtai, katrai ciltai bija daļa, lai uzceltu Jeruzalemes mūrus. Un mūri bija uzcelti, un visas ģimenes bija arī drošībā.
Un jaunās derības kontekstā, nu ja jau Dievs ir devis citus par apustuļiem, praviešiem, evaņģelistiem, ganiem un skolotājiem, lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam, tad es arī varu pateikt skaidru un gaišu. Es arī kā kvalitatīvs ģimenes loceklis varēju kļūt tikai un vienīgi pateicoties mācībai, kura skan draudzē. Patiesībai, kura skan draudzē, vārds, kas skan draudzē, mani darīja gudru, lai es varētu aiziet uz mājām un kvalitatīvu mīlestību rādīt savai sievai un kvalitatīvi un labi un pareizi veidot attiecības ar savu mīļo un celt pēc tam arī savu ģimeni. Āmen? Nav citas formulas. Es saprotu to, ka jā, un Dievs ir ieinteresēts. Un šodienas pāns, kas neatiecās uz to, es šodien gribu ko pielikt klāt, tas ir Mateja evaņģēlija. Uzreiz es pielieku klāt tagad jau praktiski to otro daļu šodien. Lūkas evaņģēlijas 12. nodaļā ir viens teiciens tā: dzenieties vairāk pēc Dieva valstības, tad viss pārējais lietiņas jums taps piemestas. Un otra vieta, raksta vieta ir Mateja 8.33. Dzenieties papriekš pēc debesu valstības. Viena un tā pati doma, izmantoti divi dažādi latviešu valodā vārdi, bet pirmkārt dzīties pēc debesu valstības. Tas nozīmē ko? Visas pārējās lietiņas, pēc kā pagātā cilvēki tur pasaulē tiecās un dzenās, viņi dzenās pēc ģimenēm, viņi dzenās pēc ģimenes miera, viņi dzenās pēc to, lai mums būtu labi, lai viņam būtu dzīvoklis, lai viņam būtu dārziņš. Es ceru, man kādreiz dārziņš būs, kur ziedēs tik rozes un nesāpes ir. Nu, dzenies, bet ja tu pariekšu nedzīsies pēc debesu valstības, nespīd tavs dārziņš ar rozēm. Tā sistēma, kas ir pasaulē, sabradās visu tavu ģimeni, visu tavu namu, izsūks tevi visu, izmetīs laukā. Tāpēc pa priekšu gribam mēs vai ne? Dievs teica, pa priekšu mīl mani vairāk par visu. Skarbs teiciens, ja, bet Jēzus pats pateica, ja tu sievu, bērnus, māti, kamieļus, savu zemi, savu darbu mīli vairāk nekā mani, tu manis nemaz nav vērts. Tu manis neesi vērts. Ja Dievs pasaka, ka es neesmu viņa vērts, tu saproti, ka viss tās labās lietas, kuras gribu piedzīvot, automātiski norakstās. Pazaudē svētību no Dieva. Tu tiec atdalīts no Dieva, kāda jēga tad tavai visai dzīvē? Āmen? Tāpēc pa priekšu. Un tad pateicoties tam, ka izskatot reku piemērs, pateicoties tam, ka pa priekšu man bija debesu valstība, pateicoties tam, ka tiešām vissvarīgākais bija tas, es tik daudz lietas nepareiz darīju, i ģimenē, i savā biznesā, i vēl kaut kādās, savā, teiksim tā, labklājībā, kādā tur biznesā vēl joprojām mācos daudzas lietas, pareizi darīt. Ja? Bet sastrādāt tik daudz un dažādas liktas lietas, bet tās visas lietas kaut kādā veidā Dievs apklāja ar žēlastību, piedeva un apmaksāja visus manus muļķības, ko es sastrādāju. Un es paliku dzīvs, I ģimene paliek dzīva. I ejam no spēka uz spēku, no ticības ticībā, un tas netiek vairs atņemts, jo pa priekšu, un man ir prieks, kā arī manam mīļai, pa priekšu. Viņa mani nemīl tā, ka viņam iemīlējis ir Dievu. Labidma. Es jau domāju, ka viņai mani jāmīl vairāk. Nav. Es ļoti priecājos, ka viņa mīl Dievu vairāk nekā mani. Ka Dievs viņai vairāk gudrības un labāku mīlestību var parādīt nekā vēl es. Un vēl pat Dievs vēl piespiedīs mani viņu mīlēt tā, kā viņa gribēs. Ieskaitot arī mani. Tikai tāpēc, ka vīri bieži vien sievu prasības izpilda vairāk nekā to, ko Dievs prasa no mums vīriem.
Mēs mēģinām izdabāt savām sievām. Kā nav apmierināts, tā nav apmierināts. Kā nav apmierināts, nekad viņa nebūs apmierināta. Ja tev pirmā vietā būs sieva, nelaimīgs tu būsi jebkurā gadījumā. Tāpēc pirmkārt pēc viņa, ja vīra galva ir Kristus, mums ir vīriem ir jāizpatīk viņam. Un pēc tam jāmīl sievas. Mēs sekojam Kristum, un pēc tam sakam, sievas, lūk, Kristus prāts. Ejam viņam pakaļ, un mēs visi būsim laimīgi. Sieva, es eju celt tur Jeruzalemes mūrus. Es palieku viņa, un ejam uz priekšu. Tā ir tāda, kā lai saka, visu laiku nemitīgi liekas apkārt apspēlēta doma, un tāpat laikā viņa ir diezgan nonivilēta, ka mēs pazaudējam kaut ko, un tāpēc ļoti svarīgi. Tāpēc lūdzu par draudzi, lai tiešām šī draudzes struktūra, jo beigās Dievs saka tā, skaidri un gaiši pateica, caur draudzi Dieva daudzveidīgā gudrība pasaulē taps darīta zināma. Dieva gudrība nāk pasaulē tikai un vienīgi caur draudzi. Dievs pasaulē savu gudrību nedos. Dievs nedos ķēniņiem, Dievs nedos prezidentiem gudrību, kā dzīvot, kā valstis pārvaldīt. Tagad ir tik, klausieties, esiet gatavi. Netiks galā neviena valdība ar situācijām, ar kuras notiek tagad pasaulē. Vācijā, nemieri, Polijā, ceļās, Francijās, tur nemitīgi kaut kas notiek, ieskaitot pat kari, kur cilvēkus iznīcina. Ko darīt, kā darīt? Tik ilgi, kamēr ķēniņi neatnāks uz draudzi, tik ilgi, kamēr ķēniņi draudzē nenāks, lai pielūgtu Dievu, viņiem nebūs pieejama dievišķā gudrība tik galā, bet Dievam ir gudrība. Dievs var visas situācijas nokārtot, un tikai vienīgi viņš. Tāpēc tā ir svarīga tēma, un tāpēc svarīga mums to autoritāti, Kristus miesas draudzes autoritāti, draudzes mūrus, ieguldīt savu dzīvi, savus pirmos pa priekšu, lai draudze, starp citu iesaku, tiešām paklausieties, jo tā ir ļoti tāda, starp citu šo trešdienu uzaicināju man arī tur dalīties tajā raidījumā, mēs tur sāksim runāt kaut kādas nodaļas, tā kā jūs arī varat palūgt un paklausīties Kristīgajā rādio tur vienu to nodaļu, kā mēs tur virzīsimies, ko Dievs dos, tur runāt kaut kādas lietas pieskarties, Bet tik līdz Jeruzalemes mūri bija nostiprināti, kā lai saka, Dieva slava tika atgriezta atpakaļ. Un šodien Dievs ļoti daudz ko dara priekš tā. Dievs ļoti svarīgākais, ko viņš grib noņemt apkaunojumu no draudzes. Dievs grib noņemt apkaunojumu no Kristus miesas kā draudzes. Jo cilvēku acīs, tur baznīca kaut kāda, tur ticīgie, kā vieni no kaut kādām muļķībām, novirzieniem, mānijām. Tu ej uz draudzi, aizej uz diseni. Tu uz baznīcu, aiz uz hokeju. Āmen. Tā ir reliģija. Un draudzi pasaules acīs ir nolikta kā viena no daudzajām vērtībām, kuram jāpievērš uzmanība svētdienas dienā. Bet tāda absolūtā augstākā vērtība no visā, ir noniecināta, un Dievs ir ieinteresēts, un Dievs aicina, ka mēs pievēršam šo uzmanību ar savu atnākšanu, ar savu piedalīšanos. Pateikt, ka kungs, es zinu, ka tev ir svarīgi. Un tev, saprot, es savā laikā atceros, mums te bija viens vīrs, cienījams vīrs, kurš regulāri nāca uz draudzi. Un regulāri atnāca uz draudzi, visu dievkalpojumu nogulēja. Slavēšanas laikā viņš stāvēja, piecēlies, roka šitā salcis, slavēja, kā mācēja. Regulāri.
Bet tā, ka sāka runāt mācītājs, vienalga, kurš mācītājs, viņa vecs vīrs, kungs, vienkārši viņš aizmina un tā. Bet katru dievkalpojumu viņa vieta bija aizpildīta. Kā jūs domājat, kāds iespējas ir? Vai viņš labu darīja, vai viņš sliktu darīja? Tas ir, kā lieta, tā pareizi, tā it kā vajadzētu, un varētu, ja it kā uzrunāt, saka, tu dievkalpojumu atnāc, un davai vismaz neguli. Nu labi, ka vismaz nekrāca, jā, netraucē vispār. Jā, nu varbūt iešņācās. Vienreiz bija tā, ka nevis vienreiz, bet vairākas reizes vienkārši guļ tā skaļāk ievilka elpu, jā. Nu tas tā vienkārši maņā priekšā mācītājiem likās, ka es tā, baigi neinteresanti sludinu, kad var aizmigt. Gribat anekdoti? Uz debesīm aiziet viens mācītājs, nostājas pie paradīzes vārtiem, tur Petrovičs stāv, paskatās uz mācītāju, un zina, ka tev te vietas nav, tev jāiet uz Elliešu. Nu viņš tagad tā baigi noskums, iet uz Elli, skatās, draudzes šoferis, autobusa šoferis, nostājas pie Pētera, kā lai saka, un Pēters viņu ielaiž iekšā debesīs, draudzes šoferi. Nu, un tad mācītājs pagriežas atpakaļ pie Pētera un prasa, klausies, Petrovič, kā tā? Es esmu mācītājs Dieva vārdu, zinu, es taču sludināju Dieva vārdu. Es saku, nu jā, tu sludināji, bet tā, ka tu sludināji, visa draudze gulēja. Tā kā šofers brauc ar mašīnu, visi iekšā lūdza Dievu. Ar busu veda viņas, jā. Noķēla. Nu tā kā es arī pārbaudu. Bet, kā jūs domājat, atnāk cilvēks no malas, vienkārši svešs cilvēks, tur aizmugurē stāvot, viņš redz, ka viņš cilvēks guļ, neredz. Bet viņš redz, ka vieta aizpildīta. Viņš redz vienkārši vieta aizpildīta. Un ja viņi cilvēki redz, ka vieta ir aizpildīta, viņš redz, ka kaut kas šeit notiek, un tas ir svarīgi. Ja ir tukša vieta, ziniet, man ir ticības pārbaudījumi. Tā, kad dievkalpojums iesākās, un ka šeit neredz un nav neviena cilvēka, tas ir ticības reāli pārbaudījums. Paliek grūtāk ticēt. Un nevienu nevajag. Tu viens pats esi palicis. Saprotiet, jebkurš vadītājs, jebkurš vīrs, izjutīsim šo vientulību ticības pārbaudījumā, ka tevi neatbilstīs pilnīgi neviens. Un tev ir jāiziet cauri. Paldies, Valdi, tā bija laba doma. Tā kā nevajag par to čīkstēt. Tā tas notiek. Tu viens pats darīsi to, ko Dievs tev ir uzticējis. Tu darīsi viens un vientulībā palielēties. Un pēc tam, kad tu darīsi, būsi uzticami kaut ko, Dievs pateiks, nav labi tev būt vienam, pieliks tev arī palīgus. Man starp citu vienu gribās kaut kā pasludināt arī par palīgiem. Jā, bet to citā reizē. Tādā rakursā, kā es gribu padalīties. Bet tagad turpinam. Tātad ir ļoti svarīga draudze. Pēc tam mēs lūdzam par ģimenēm. Un mēs lūdzam par ģimenēm. Ļoti daudz bieži mēs lūdzam par ģimeni tēmu, par to, lai būtu tiešām vienotība tur ģimenēs un tā tālāk. Un ko es vienkārši varu skaidri un gaiši pateikt? Jūs saprotiet? Daudz saka, draudzēs trūkst mīlestības. Jā un āmen, piekrītu, mēs mācam starp citu. Ko es tagad gribu pateikt? Tā ir otra doma, par ko es gribēju padalīties. Pirmo jau es pateicu. Otra doma, par ko es gribēju padalīties, ja jums uzdot jautājumu. Atcerieties, beigās pēc evaņģēliem Jēzus pateica, pa visu pasauli dariet mācekļus, par mācekļiem visas pasaules tautas, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Ko Jēzus mācīja turēt? Vienkāršā valodā. Baušļus? Visa Jēzus mācība, visa Jēzus pamācība, visa Jēzus gan aizrādījumi, gan uzslavas, gan pamācības, gan nianses, viss ieterpins vienā vietā. Viņš viņiem stāstīja, kā ir pareizi mīlestības attieksmi parādīt. Kā ir mīlēt pareizi.
kā ir pareizi mīlēt Dievu, kā pareizi mīlēt sevi un kā pareizi mīlēt savu tuvāko. Kā pareizi. Visa viņa mācība. Un arī katru reizi, arī mana atbildība, es domāju, kādreiz, ka man baušļi jāstāst, lai tu saproti, jā, tam ir sava nozīme. Tam ir sava nozīme. Bet jebkura pamācība, pat ieskaitot, kad es stāstu izskaidroju baušļu jēdzienus, es ieraudzīju stāstu un skaidroju par to, kas nav mīlestība. Un kad cilvēks saprot, kas nav mīlestība, tad nepieciešams saprast arī, kas ir mīlestība. Un kā to parādīt? Nevis vienkārši baušļus. Nāciet uz šajienu, visi ancūkosiet, visi smaržīgi, tā lai ādusas nesmirdētu. Visiem pričinas, lai būtu tādas kā Eduardam, skaistas, brīnišķīgas, bez izlecieniem. Tā kā man. Lai bārdas būtu noteikta garuma, tādas un šitādas. Sievietam obligāti brunčos. Šitādi ir izvirtība jau. Kas tā par sievieti, kas staigā biksēs? Fūj! Kas tas par veci, ka gari mati nav noskūvies? No. Jā? Nekā tam līdzīgi. Nekā tam līdzīgi. Visas viņa mācības un visa viņa pamācības, visas lietas, kad viņš arī baušļus pats skaidroja, galvenā tā izdoma un sapratne, kā pareizi mīlēt Dievu, parādīt mīlestību Dievam, kā pareizi parādīt mīlestību Dievu un kā pareizi parādīt mīlestību tuvākajam, kā sev pašam. Okay. Man šodien ļoti svarīga viena lieta, ko es gribu pateikt. Bet tagad paturpināsim, ja? Tātad, kad mēs sanācām kopā lūk par ģimenēm, un tad es ieraudzīju vienu tādu lietu. Ļoti bieži mēs lūdzam, ka kristieši saucamie Dieva bērni, par ko es runāju, kāpēc es mācīju ļoti izteikti par lūkšanām otrdienās, lai saprastu, izprastu, tad ko vajag lūgt, ko nevajag lūgt, kas ir Dieva atbildība, kas ir mūsu atbildība. Ļoti bieži kristieši lūdz apmēram tāda veida lūkšanas. Kungs, Dievs dod, lai mums ar sievu būtu labas attiecības, vai sievas mūžīgi lūdz. Kungs, Dievs dod, lai mums būtu laimīga ģimene, lai mēs esam svētīti un tā tālāk un tā tālāk. Es te klausījos, savā laikā man likās ļoti pareizi, ļoti svētas, ļoti brīnišķīgas un patiesas lūkšanas, bet tā, kad es iedziļinos Dieva vārdā, nevienā vietā, nevienā pamācībā tā lūgt Dievs nav mācījis. Dievs teica, man pienāca viena brīdis, kad es vienkārši sēdēju, es arī tā kā taisies, un man sarežģītas situācijas, kā lai saka šito, saku, kungs Dievs, kaut ko te, kā lai saka, dari kaut ko lietas labā. Ziniet, ko es saņēmu no debesīm? Kāda atbildi? Es netaisos jūsu dzīvē maisīties. Es netaisos jūsu vietā veidot attieksmi pret otru cilvēku. Tā ir tava atbildība. Kādu attieksmi tu parādīsi savam tuvākajam. Ko tu... Tad es domā, ko tu, Dievs, te, kā lai saka, kā es tevi te varu iepīt iekšā? Viņš saka, palūdz man gudrību. Es tev došu gudrību, kā pareizu attieksmi parādīt savam tuvākam. Citiem man sakot, kā pareizi mīlēt tev, tavu tuvāko. Tu veido attiecības ar otru cilvēku. Ja kaut kas ir bijis salauzts un tā tālāk, ja kaut kāda netaisnība ielauzusies iekšā, ja es saku, es esmu nomiris pār to, lai visi grēki, nešķīstība jūsu starpā būtu izdzēsta un iznīcināta, lai šīs lietas nebūtu kā šķēršļi jūsu attiecību veidošanai. Tavus grēkus, lai caur manām asinīm piedots, tavas mīļās grēki caur manām asinīm piedot, jūs abi divi esat apžēloti. Bet jūsu vietā no rīta pamodušies, es netaisos smaidu dāvāt tavai sievai tavā vietā. Un tev, mīļā, es netaisos cieņu un savam mīļajam arī pasmaidīt
un pateikt, priecājos tevi redzēt arī šodien no rīta sev blakus. Tas tev ir jādara. Jūs esat aicināti veidot attiecības. Tas ir tik ļoti unikāli. Un es priecājos, ka jums izdodās attiecības veidot vienam ar otru. Nevis sautīgas. Un te tu man prasi padomu. Ļoti, klausieties, vienreiz es lasīju vārdu un vienkārši runāju par šo tēmu. Es lasīju vārdu un lasu vārdu, tur rakstīts tā, ja kāds vīrs iekāro savu sievu, to uzskatīdams. Esat lasījuši šo rakstu vietu? Labi, es atvainojos. Es jau uzreiz pateicu gala domu. Bet tur rakstīts tā, ja kāds uzskata sievu to iekārodams. Visi kā viens pārsvarā mēs saprotam, un visu laiku arī mācīts ir uz sievieti paskatījies un to iekārodams. Bet ja godīgi, nav iespējams nostāvēt šķīsti šitās lietas priekšā. Nav. Kur vien tu paskaties, neatceros vienu brīdi, nezinu, tagad pat sen neesmu bijis Tukumā. Pie Rimčika nostājas un tur reklāma sieviešu vēlies. Liela, plaša reklāmā. Tur vienkārši sēž, kājas papletusi jau te visā krāšņumā. Atliek tikai... Nu, uz ko pavedinās vīriešu prāti un domas? Dievs sievieti radīja, lai uz viņu skatītos vīrs. Skaistās radīja sievietes. Nu, ne jau visiem pēc kārtas vīriem. Manai sievai jābūt skaistai kailai priekš manis. Un āmen. Ok. Bet es vienreiz lasīju, un es jūtu, ka man šis vārds tulkojās savādāk. Ja es savu pat sievu, kur man ir likumīga sieva, kur es esmu apņēmis, ar kuru jau mums kopā bērni, bet lūkojos uz viņu iekāres savas dzīves, arī tā var būt. Vienkārši plika miesas iekāra, lai apmierinātu savas seksuālās vajadzības un tieksmes. Tā tu jau esi laulību pārkāpis. Ziniet, par ko es runāju? Es runāju par galveno labo nodomu Stambulas konvencijā. Vardarbību ģimenē pret. Tas nozīmē, ka man arī mana sieviete, es nedrīkstu ar viņu mīlēt iekārodams. Nedrīkstu ļaunu attieksmi pret viņu, ja es savu sievu iekāroju, es iznīcinu laulību. Es viņu egoistisku motīvu dēļ gribu veidot egoismu attiecības tikai apmierināt rezultātā. Kāpēc laulība šķirās? Kāpēc laulība šķirās? Tāpēc, ka tā galviņa, kas starp kājām diktē notiekumus vairāk nekā pat šitā. Tu vari noslēgt laulību, tu vari uz baznīcu aiziet, salaulāties. Kāpēc tā izšķirās? Jūsu cietsirdības dēļ. Āmen? Rezultātā cieņu tu neproti parādīt cieņu savai sievai. Un tāpat tās otrādi arī. Es vienkārši, kā lai saka, jūs domājat, ka sievietes nepārkāp laulību? Un kā lai? Pastāstīt, kādā veidā sievietes vīri aizbāzēt ausis, neklausieties. Ļoti bieži sievietes pārmet saviem vīriem vienkārši tā. Klausies, kāpēc nevari tā kā tas tur, filmā paskaties, viņš tur puķītes atnesa, viņš tur šito. Ko tu skaties uz citu vīru, kā viņš tur dara? Tu jau esi viņu iekārojis vairāk nekā savējo tu cieni. Un tu brīnies pēc tam, ka nevar nekādīgi, kā lai saka, šīs attiecības tu izveidot adekvāti. Tavs vīrs ir tāds, kāds viņš ir, mana sieva ir tāda, kāda viņa ir. Tad izejot no tā, kādi mēs esam, veidojam adekvātas un pareizas attiecības, mīlestības attiecības. Un katrs ir viens dievkalpojums, katrs ir viens vārds uzrunā un kaut kādā veidā, kaut kādās niansēs
rāda un atklāja mums pašiem sevi iepriekšējā dienu. Mēs mainamies paši, izmainījušies paši, lai izpratuši Dieva mīlestību, patiesu mīlestību, kas ir. Mēs aizējam mājās un parādām to visu saviem tuvākajiem tādiem, kādi viņi ir. Nevis no rīta pamostamies, sieva paskatās uz vīru un pasaka, Peļņi sapņoja, ka guļu blakus princim, pamodās, tu tas esi. Vai vīrs pamostās, ej tu nos, es sapņoju, ka jaunībā vēl. Jauna un skaista, tu man te blakus, jā. Te pidžamā vēl guli. Nu, kādreiz vismaz plika bija, tagad tikai pidžamā, nemaz plikuma nerāda kaut kā, es atvainojos, izplūdu kaut kur, varbūt kaut kādās lietās, bet tā ir mūsu ikdiena realitāte, tā ir reāla ikdiena. Un kāpēc es lūdzu par ģimenēm arī ļoti svarīgi ir gudrība. Un atkal mēs lūdzām gudrību. Jūs saprotat, pirmkārt, mums jāsaprot to. Dievs teica, es jums uzticu vienam otru, lai jūs parādītu patiesu, īstu mīlestību savam tuvākajam. Tā ir jūsu atbildība. Tā ir jūsu atbildība. Tieciet galā ar savām cietējām sirdīm, tieciet galā ar savu muļķību, tieciet galā ar savu nezināšanu, mācieties, apgūstiet. Tāpēc, draudzē, šeit viss dāvanas ir domātas un apmāca mūs, kas ir patiesa un kas ir pareizi. Lai mēs aizējam mājās un parādam šo attieksmi. Mājas tā ir īstā un pirmā vieta, kur mēs parādam mīlestības attieksmi. Un tad, kad mēs mājās jau iemācamies parādīt attieksmi pret saviem pašiem tuvākajiem, Valdi, ko tu stāsti, pravietis mājās nav cienīts. Bet tev nevajag būt pravietim savās mājās, tev vajag mājās būt tam, kas mīl savu tuvāko. Praviešu mājās neviens nav cienīts. Mājās vajadzīgs paēst, apģērbties. Mājās vajadzīgs reāla darbība, nevis ar pirkstu badīšanu. Āmen? Un ko es uzsvēru? Kas man pielic ļoti vienkārši. Kā cilvēki mājās patiesībā izturās. To pašu, tāpat, pēc tiem pašiem principiem arī draudzē mēs veidojam mūsu attiecības. Pēc tiem pašiem principiem. Un ja mājās mēs esam sautīgi mērgļi, egoisti, sava labuma meklētāji, neizbēgami arī šeit draudzē mēs tādi paši būsim. Tāpēc visa mācība ir, un uzsvars ir patiesībā katrai viena mācība, un pirmkārt, visa mācība, kas skan draudzē, skan vīriem. Vīriem. Mums. Mums tas ir jāiemācās. Ok. Kolosiešam 3.14 pāra visam, lai ir mīlestība, kas ir pilnības saita. Pilnības saita. Saita, tas ir attiecības. Bez starpām. Caur par vienu miesu. Kļūst par vienu miesu. Kļūst par vienu miesu, kur starpā nav plaisu. Es jau te dalījos lūkšanās, klausījos vienu dievkalpojumu, viens tur stāstīja par kaut kādām lietām, stāstīja par čūskām. Par saucamajām klaburu čūskām, Amerikā kaut kādās tur prērijās, kur viņas tur ir, ja? Un tur uzdeva tādu jautājumu, ka klaburu čūskas var kaut kur meklēt klintīs, kur klintīs starp bluķiem ir tādas plaisas izveidojušas, plaisa. Un tajās plaisās viņas tur ielien iekšā, viņas tur sildās no klintīm, saulītē, tur ir ēniņa, tur ir siltums, tur ir komfortabli apstākļi, un viņas tur māja, un tur viņas arī ķer. Ja? Un viņš pēc tam to pārcēla tādā garīgā plāksnē, kā likums. Ja plaisa ir starp diviem akmeņiem, tad Dievs teica, uzceliet no sevis pašiem, ko no dzīviem akmeņiem svētu templi. Ja vīra un sievas starpā parādās plaisa, tur ļoti ātri ielīdīs kāda čūska. Tas ir vēlns ar savu smaku. Viena lieta ir vienkārši miesīgi kārdinās. Un tāpēc kaut kur
nezinu, kaut kas notiekās, vīrs ar sievu sastrīdās, un cik nauda nav bieži bijuši šitādas situācijas, un kaut kas, konflikts izveidojas. Citām saka, blāķītis, viens akmenīts no otru atdalies tālāk. Pa vidu ielīda čūsku obligāti. Darbā kāda kolēģīti ceļšķi vīriem parādīja kājiņu. Plikāku, slaidāku, bez spalvām. Un tur jau ir labāk. Vai sievai sastrīdēs, mani te nemīl un tā tālāk, un darba kolēģis kaut kāds vairāk pasmaidi. Vai mani te vairāk mīl, un tad jau aiziet pakaļ. Tā saucās čūska ielīde. Bet principā visu čūsku vārds viens atceries uz visiem laikiem. Ja kaut kas nav, lūdz Dievu par tām visām situācijām, lai kaut kas notiktos, lai veidotos labas lietas, lai plaisu nebūtu. Ok. Un izdzen ārā. Vērs, jējas asinis pret tām visām situācijām, iestājieties viens par otru un turpiniet iestāties. Esiet pateicīgi par šīm lietām. Iedziļināties sevi mācībā, piesaucot Dievu, es piesaucu par sevi, kungs šķīsti manus grēkus. Varbūt manas vainas dēļ es kaut kādu netaisnību izdarīju, kā rezultātā plaisa norganizē starp mani un sievu. Rezultātā šī plaisa būs dzēsta. Jējas asinis tur ienāks, tur neviena tā neienāks. Bet tālāk tu atnāks, tu atgriezīsies, tu veidos attiecības, pareizes, attieksmi parādīsi un savienošanās notiks. Kur 2 vai 3 pēc tam ir vienis prātis kaut kādas lietas dēļ, to Dievs viņam dos. Āmen? Vienotības rezultāts. Nekas nav neiespējams vairāk. Un Dievs veidās no draudzes, izveido kā no dzīviem akmeņiem svētu templi sev. Un starp šiem akmeņiem arī jābūt tādam savstarpējas uzticības attieksmei, uzticēšanās. Un svarīgi, lai tu būtu arī akmenis. Pagaid. Es esmu aizrāvies ar kaut kādām lietām. Par ģimenēm mēs lūdzam. Tāpēc mēs lūdzam par ko? Par gudrību veidot attiecības. Par to, lai mēs mācītos, kādu attieksmi, kas ir mīlestība, kas nav. Un to izprast, saprast un izprast. Mums tas ir jāapgūst. Piektdien lūdzu par draudzes mērķiem plāniem, par lielai tiesā. Mums šeit, kā lai saka, man godīgi sakot, diži varbūt mēs atgādinām, mums draudzes plāni mērķi. Vienkārši draudzes uzdevums mūs sludināt, evaņģēli, liecināt cilvēkiem, kā mēs šobrīd mācām. Vai necelsim nekādus lielos draudzes mērķus un plānus. Jā, Rīgas draudze ir spēja, jaunā paudze, tā ir vesela kustība, tur ir resursi un vēl kaut kas, tur ir spējas jau cilvēki un tā tālāk. Un tur cels, teiksim, to paklausieties, jā, kādi plāni Rīgā būvēt pielūgsmes, teiksim, vietu un Daugavas krastā, teiksim, lūgt un iestāties un pravietot. Tas jau ir uz āru. Kad draudze aktīvi darbojas uz āru, manifestēt vienkārši savu gaismu. Mūsu svarīgākais uzdevums šeit ir tie, kas mēs esam, izveidot, saukt, un tas ir pats svarīgākais mūsu mērķis. Sadarboties. Lai mēs justu viens otru, lai mums bez otra vienkārši būtu skumīgi ļoti. Kur tas bija? Neviens nepajautās, kur Jana? Kur Jana? Paldies, Kristīna dzirdēja. Viņa ticīga, redz, vārdu dzirdēja, uzreiz izpildīja, mācītājs pajautā. Neviens nepajautā, kur Jana? Tā darās tas viss, normāli. Saslimusi Jana. Rūtiņa, Mārītei bija šitā te saucamā. Jā. Un arī Juzefa saslimusi. Tur, kā lai saka, kaut kas uzmetās virs. Jā. Bet tiešām es priecājos par to, ka nāk, brauc, aizdevušies, kaut kas ir, jā. Bet tā, ka mums justu, nav trūkst. Tu šodien ļoti priecājas. Maziņās ieradās, bērndārs ieradās. Slavu Dievu. Tā kā, lai mums tāda attieksme būtu. Skumīgi, ka kāds viens otrs varbūt tur aiz durvīm sēž, vai tur vispār, nezinu, kaut kur nolīduši tālāk. Tas viss, lai mēs tā jūtamies. Ieskaitot arī pat par tiem, kuri vēl nav glābti. Par mūsu tuvēta, Aigars, trūkst. Vajadzīgs. Āmen. Ja?
lai mēs saprotam, tas ir tāds plāns pa lielai tiesai mums. Tas, ko Dievs šeit jau dara, tās viss struktūras, bērnu kalpošana, slava Dievam par to, kas svētdienas skolas notiek un lai viņas notiek. Slavēšana, kā savādāk iet, viņa iet. Filmēšana notiek, es varu dalīties ar vārdu, ja kādam vēl kaut kādas lietas, tie paši kalpotāji, kas, kā lai saka, šeit ir draudzes mēķi. Mūsu draudzes mēķis pašlaik ir vienkārši dzīvot, uzvarēt un cauri, saukt, pieaugt un cauri, un netieksimies pāri par kaut kādām lietām. Ja mēs piekirsimies esošajā stāvoklī kaut kādām citām lielākām lietām, tas uzliek papildus slodzi. Ja mūsu starpā vēl nebūs tādas saukšanas, ka mēs viens bez otru nevaram un ka mēs viens ar otru iemācamies arī sadarboties, tad tas var saplēst un pārplēst. Ja? Un kaut kādas tādas lietas žēlistībā mēs esam daudz ko darījuši. Bet katru reizi pēc tādiem pasākumiem, kā lai saka, sākās viss strāda rīdu un te atkal meklē attiecības un atkal meklē mīlestību. Tas nav un šitais nav un tā vēlāk. Mēs bieži vien neesam kaut kādām lietām gatavi. Tā kā vēl lēnām un visus priekš. Un pašlaik to, kas virzās patiesais ceļš mācība, viņa virzās, es jūtu, ka tas viss ar kaut kādus labus augļus nes, stiprina. Da nezinu, kā jūs, mani paši viņas stiprina. Es jau palielēties, es lielākais ieguvējs. Bet aicinu jūs arī līdz darboties. Tie draudzes plāni. Un sestdien Rīgā lūdza par draudzi, jā, izrādās, un mēs arī šeit lūdzām par to, ka mums katram ikvienam Dievs ir devis dāvanu. Katram ikvienam Dievs ir devis dāvanu talantu. Unikālu. Neviens no mums, nav bez Dieva iedotās dāvanas vai talanta spējām uz kaut ko. Tu guli vai nomodā, attīstīs vai neattīstīs, tā spēja tevī ir un tu to spēj darīt. Dāvana tevī kaut kāda. Tad to vajag apgūt, to vajag attīstīt. Tas ir ļoti svarīga lieta. Un Aleksējs lūdza tur par katru vienu dāvanu. Saprotiet, jebkurā gadījumā arī kalpošanas, ja tā vai savādāk. Saprotiet, var nospraust vienkārši, ka ir slavēšanas kalpošana, jā. Ir tur bērnu kalpošana, jā. Ir jaunieši sanāk kopā, man arī par to prieks ir kaut kādā veidā. Bet jūs saprotiet, kalpošana kā kalpošana nevarēs nekad notikt kvalitatīvi, ja tur nebūs kalpotāja. Pilnvērtīga kalpotāja arī. Spējīga, prasmīga, pieauguša kalpotāja. Šodien par ko es gribu parunāt. Salamana pamācības 11. nodaļa 1. pantiņš. Salamana pamācības 11. nodaļa 1. pantiņš. Tur rakstīts tā: nepareizi svari tā kunga acīs ir negantība. Bet pilnestīgs svars, atšķirsim vaļā izlasīs, bet pilnestīgs svars, pareizs svars. Nepareizi svari tā kunga acīs ir negantība, bet pilnestīgs svars viņam sagādā labpatiku. Par ko iet runa? Te, protams, te iet runa par to, kad ir, kas ir svari? Svari tas nozīmē vienā kausā. Tā ir svira mehānisms. Vienā kausā ir etalons, un caur kuru tiek vērtēts kaut kas, kas tiek ielikts otrā kausā. Saprotu šo principu? Vienā kausā ir etalons. Pēc tāda principa. Otrā kausā tiek ielikts tas, kurš tiek svēts. Princips tāds. Labi, elektroniskajiem svariem nav kāda tur. Elektroniskajiem svariem ir iekšējais mērvieta etalons. Un viņi rāda tik, cik tu sver. Kas tu esi? Saprotiet?
tu aizbrauc mājās. Tu esi kādreiz uzdevuši sev jautājumu, kas tad es esmu vispār? Kas es esmu? Ok, es esmu cilvēks. Cik svarīgs es esmu cilvēks? Kāda ir mana vērtība, svars manējais? Cik es esmu pilnīgs cilvēks? Es esmu vecis vīrs. Ok, labi. Kas tu esi? Kādas vērtības vīrs tu esi? Vai tu esi tāds vīrs, kuru noliek uz svaru kausiem, uzpūs vējš un no tā vīra ne smakas nav varbūt? Vai arī kaut kas līdzīgs, tā kā, es esmu vecis, baigais kulaks galdā, tur vājās sievietes var klapēt vai vēl kaut ko ar kulaku. Tā kā vienkārši kaut kas prasa no tevis vienkārši, davai, ok, tu prasa no citiem. Davai, iedod lūdzu vērtība tavējai. No manis neprasa. Nepareizi svāri tā kunga acīs ir negatība. Iet runa ne tikai par vienkārši par tādām mērvienību, iet runa par adekvātu sevis vērtēšanu, adekvātu apstākļu vērtēšanu. Iet runa par ļoti dziļu šī jautājuma izpēti par to, kas ir patiesība un kāda patiesība, kādu patiesības daļu tad es no sevis sastādu. Kas es esmu. Un tad, kad es zinu, kas es esmu, un es esmu svarīgs, tad es varu arī ietekmēt. Es varu kaut kam uzspiest svariem. Un tur parādās cipars. Atceraties, Pāvils, Pāvila kas tad bija? Priesteras Kevas 7 dēli mēģināja izdzīt ļauno garu. Bībelē minēts tāds gadījums. 7 dēli, 7 veči gribēja izdzīt vienu ļauno garu no viena traka cilvēka. Tā kā tās viens trakais cilvēks paņēma viņus, piekāva, izģērba un ar kaunu aizdzina projām. Viņi viņam saka, mēs tevi pavēlam iziet ārā. Tā vārda dēļ, tā Jēzus dēļ. Jēzus vārdā viņi to darīja. Rakstīs taču ir Jēzus vārda izdziniet ļaunos garus. Ko Pāvils vēl sludina? Tas ļaunais gars tā pagriezās caur to cilvēku. Caur to vienu cilvēku. Tas ļaunais gars tā pagriezās. Un vienkārši pēc, zini, ko Pāvils zina? Tas ir svars. Jēzus zina arī, trīc un drēb viņa priekšā. Kas jūs tādi esat? Un tas ir ļoti svarīgs uzdevums. Jūs saprotiet. Šodien arī ir vesela viena cilvēku grupiņa, kuri vienkārši ir tādi, kādi viņi ir, bēdu sagrausti. Liekas, labus darbus sadarījuši, sastrādājuši. Tik daudz cilvēkiem viņa acīs, viņi ir gājuši palīgā un vēl kaut kas. Un tāpat laikā vienkārši vienā mirklī, jaukā mirklī, viņas paņēma ar pendeli rokās un izmeta laukā. Kaut kādā situācijā. Rezultātā paliek bez nekā un caur dzīvē sākās problēmas atkal. Jautājums, kāpēc? Un atbildi slēpjas ļoti vienā faktā. Tāpēc, ka tu nekas neesi. Tu esi cēlis, grābis apkārt, visapkārt, tu maisies visiem, tu pa kājām vai kādam palīdzēs. Bet jautājums, kas tu esi? Tev nav ko parādīt. Tu esi tukšs. Labie darbi, ka tu citiem palīdzē. Ok, palīdzi citiem, bet tu varēsi palīdzēt kvalitatīvi tikai tad, kad tu esi pats kaut kas. Piemēram, nezinu, frizieris no manis nekāds, bet es kādreiz sēkloju mākslīgajās apsēklošanas tehnikas biju. Un par cik sākumā es biju nekās, es vienkārši gāju, darīju, mācījos un tā tālāk cilvēkiem, teiksim, ir reklāmi, viņi apgoda un tā tālāk.
Bet es ieraudzu vienu tādu lietu, ka man darbs sanāca. Un es viņiem cilvēks varēja ietekmēt. Es varēju būt tāds, kāds es esmu. Es varēju pateikt, kad es tad nebraukšu, kad jūs te iedomājaties. Es varēju to vai šito. Cilvēki uz manis apvainojas. Cilvēki mani gribēja pastumt nost, bet pēc laiciņa zvanīja atkal. Zini, ko Valdi brauc? Piec galā ar manu govi. Tikai tu te vari palīdzēt. Divus sāklotājus aicināja. Neko neviens nevar izdarīt. Atkal sauca mani. Kāpēc? Tāpēc, ka tu kaut kas esi. Tu esi tas, ko tu proti darīt, ko tu uzcel, ar ko tu esi piepildījies. Tu esi tas. Saprotiet? Tas ir viens no svarīgiem jautājumiem. Saprotiet, ir viena tāda lieta kristietībā, uz ko es gribu pievērst jūsu uzmanību. Kristietībā doma par to, ka tev vajag iegūt savu profesiju, sasniegt profesionalitāti, izprast savu jautājumu, būt kvalitatīvam sevi, ļoti bieži robežojas un tiek pasniegta tāda kā sautīgs egoisms. Bet tā nav. Tu varēsi mīlēt savu tuvāko tikai tā, kā sevi pašu paīstam mīlestību. Tas ir kaut kas līdzīgs. Man ir darbs, man ir mašīna. Es esmu spējīgs uzturēt mašīnu kārtībā. Un ar savu mašīnu, ar to, kas es esmu, man ir un paliek mašīna. Problēmas ar mašīnu nespēja atņemt man mašīnu. Problēmas tajās lietās, šitajās lietās, nespēja atņemt man mašīnu. Un es sekoju līdzi tam, lai tas, kas es esmu, ka man ir mašīna, arī būtu. Lai viņa būtu kārtībā, un tad pazvana kāds, es varu aizbraukt pakaļ. Pazvana kāds, es varu sniegt palīdzību. Āmen. Tā ir lepnība? Nē, tā nav lepnība. Tā ir mantkārība? Tā nav mantkārība. Tā ir patiesībā pareiza attieksme pret lūdzu šo jautājumu, ka pareizs svars un tu esi kaut kas. Un tāpēc, ka es esmu kaut kas, es varu sniegt palīdzību. Lūk, man ir zāģis, es varu iedot kādam zāģi. Man ir buss. Es varu pakalpojumus ar busu aizvest kaut ko. Es varu kādam iedot, es esmu bagāts. Un Dievs saka, es gribu, lai jūs paliekat manī, mani vārdi paliek jūsos, lai jūs pieaugat manī. Un pēc tam jūs varēsiet lūgt, ko gribat. Tas jums sāks notikties, tāpēc, ka jūs būsiet pieauguši. Iedziļinieties mācībā un sevī. Tam ir jāpievērš uzmanību. Ir jāsakrāj savā namā kaut kas, atziņas, atklāsmes. Ir jāiedziļinās sevi, jāuzceļ sevi. Ieskaitot arī vīriem. Kāpēc šodien ģimenes šķirās? Tāpēc, ka vīri ir totālākās nulles. Sievietes vienkārši, viņas var pasūtīt vienu māju tālāk, viņas saka, man te jāiet vienu māju tālāk. Ar kādām tiesībām? Tas nedarbojas tā, es te kulaku galdā. Da nē. Un tad, kad, kā lai saka, tu esi kaut kas, tad tu vienkārši arī parādīsi, tad tikai tu spēj parādīt arī mīlestību, arī patiesu. Darbos, ietekmējam arī savam tuvākajam, ieskaitot arī zemē. Ļoti skarbi, bet tas ir patiesi. Tāpēc iemācīsimies tukšas, nevajadzīgas domas, atklāsmes un atziņas. Atmest nost un tiekties pēc pilnības. Iedziļināt, palikt viņa vārdiem ļaut palikt mūsos. Un tad mums viss lietiņas notiks. Un 10. tiesas viena no lietām. Dievs, saprotiet, kas ir. Es te biju atsevišķās draudzēs, februārī 2. svētdienā es braucu uz Rīgu sludināt, tā kā gatavojoties, gan jau kādam parādīšu ar pirkstu, gan Dievs dos, kurš sludinās un dalīsies. Jā, bet Rīgā es dalījos ar vārdu, un es vienkārši jau šitam to visu dalījos arī, bet es gribu atgādināt. Mēs ar savu došanu nevaram ietekmēt to, cik daudz mums tikš piešķirts,
cik daudz mums tiks piešķirts no Dieva tālāk vairāk. Mēs nevaram uzpirkt Dievu. Dievs vērtē pareizi. Dievs mūs vērtē pareizi pēc mūsu spējām. Tev tavās rokās, un tu pārvaldi to, ko tu uz doto brīdi vienkārši tikai tas ir spējīgs pārvaldīt. Tad Dievs saka, es uzticam mazumā. Mēs atnesam 10. tiesu no tā, kas mūsu rokās ienāk. Savā laikā man bija 30 lati. Visi ģimene bija sieva un 2 bērni bija, bet 30 lati. Mēs atnesām 3 eiro uz draudzi. Trūkums, vajadzības, vot šitā te. Tu nezini, kā tik galā. Bet mēs godājam Dievu. Un Dievs mācīja, un Dievs vadīja. Un šodien arī šīs lietas, kad mēs atnesam savu 10. tiesu, tādā veidā pagodināt, tas jau piešķir mums kaut kādu svaru. Ar to, kas mums ir, no tā, kas mums ir, mēs tādā veidā vērtējam, novērtējam, analizējam. Okei. Kādreiz man bija tik daudz. Man arī kādreiz bija tik daudz. Kāpēc tev šodien tik daudz nav? Tāpēc, ka tu biji tukšs un lēts, un tev aizskalē projām kaut kādas lietas, tu nesatvēri. Bet mācamies. Palūkojam uz sevi. Un vēlreiz es saku, nevajag, es nestāstu to tāpēc, lai nosodītu, noniecinātu vēl kaut kādā veidā, un lai tu sēdētu un čīkstētu, vai, man te tagad šito slikts novērtējums. Slikts novērtējums, es ir pateicīgs par sliktu novērtējumu. Es skolā 2. klasē dabūju 2. Es novērtēju. Kopš tā laika es nedabūju 2 vairāk. Līdz 11. klasē. Labi, ok. Tāpēc lūksim Dievam gudrību. Lūksim Dievam, lai palīdz saprast un izprast. Lai mūsu sirdis atver, lai mūsu ausis atver, lai mūsu acis atver, ka mēs varētu mācīties un iemācīties. Ļauno pamest nost šodien, tagad, kaut kādās lietās, ko mēs šodien varam izdarīt, kaut kādas ļaunās pamest nost, un to, kas ir labais, pieņemt un turēt. Pieņemt un turēt un īstenot, Jēzus vārdā. Tēvs, mēs Tev pateicamies, un mēs pielūdzam Tevi un pateicamies Tev. Pirmkārt, pateicamies par Tavu vārdu, pateicamies par šo laiku, pateicamies par šo nedēļu. Mēs pateicamies par katru vienu, un mēs lūdzam Tev Tēvs, svētī katru vienu, kas mēs šeit esam, kas šeit mēs nākam. Svētī, lai sirds atverās, lai prāts atverās, lai acis atverās, lai ausis atverās. Ka ausis var dzirdēt Tevi, acis var redzēt Tevi, sirds un gars var Tevi dzirdēt un saprast. Piešķir mums gudrības un atklāsmes garu. Tiešām, lai mācība Tavu, pamācība Tavu, atziņas, kuras mums Tu dalies, kuras Tu mums atklāji, mēs varētu paņemt savās sirdīs, sirds, lai mūsu kļūtu kā šķīsta augsne, un mēs saglabātu Tavu vārdu savās sirdīs, lai Tavs vārds sāk nest augļus, 30, 60, 100 kārtīgus. Palīdz mums palikt Tevi, Tavi vārdi, lai paliek mūsos, un pēc tam, lai mēs esam darīti spējīgi un sagatavoti katram labajam darbam, kuru Tu mums uzticēs Jēzus vārdā. Un tādā veidā mēs varētu augt un pieaugt. Un svētī katru vienu devēju uzticamo, katru vienu, kas dod varbūt pāri par spēka mēriem. Katrs viens mēs mērojam arī šeit savu mēru. Un svētī arī mūs, ka mēs varam svētīgi un pareizi lietot katru vienu centu Jēzus vārdā. Tavas valstības celšanai. Mēs pielūdzam Tevi, slavējam Tevi un godinam. Un visi teica, āmen. Nu, man ir viss, ja jums ir viss, tad mums ir viss.